Latvijā nekustamā īpašuma vērtējumi tiek sagatavoti atbilstoši 2013. gada standartam. Vai šajā standartā būtu jāveic kādas korekcijas, ņemot vērā, ka ir pagājuši 10 gadi? Tā labvēlīgā īpatnība ar vērtēšanas standartiem ir tāda, ka viņi visi savā starpā ir daudz maz harmonizēti. Mūsējie standarti ir 1:1 starptautiskie standarti, kā jūs sakat, no iepriekšējiem gadiem. Tur neviena vārda nav par Latvijas specifiku, vai ne? Bet viņi ir harmonizēti gan ar Eiropas standartiem, gan ar Anglijas, gan ar Amerikas standartiem. Jebkurš vērtētājs, protams, vietējo specifiku jāievēro, bet diezgan labi orientēsies jebkurā no pasaules standartiem. Mūsu situācija tāda, ka jau ir pieņemts lēmums asociācijā pāriet uz Eiropas vērtēšanas standartu turpmākajos gados. Man liekas, šis lēmums ir pareizs, jo tur tiek pievērsta lielāka uzmanība uz vērtējumu, teiksim tā, nenoteiktību un riska analīzi. Vairāk ir teikts par tādām svarīgām nākotnes lietām kā kvantitīvās statistiskās metodes, kā automatizētie vērtēšanas modeļi, ilgspējība un energoefektivitāte un tam līdzīgi. Kopumā, man liekas, ar standartu kā tādu arī esošo nav problēma, jo standarts viņš nosaka pieejas, kopsaucējus un kaut kādas ierobežojumus, bet viņš ir diezgan brīvi ļauj vērtētājiem izpausties, jo viņš nenosaka metodas kā tādas. Vai ne? Tā kā es neteiktu, ka ir būtiskas problēmas ar mūsu standartu, bet šī pārēja ir apsveicama. Es tādas tieši standartā nepieciešamās korekcijas šobrīd neredzu. Arī neslēpšu, ka pie standartu tulkošanas vai izstrādes es mazāk piedalos. Mums ir citi vērtētāji asociācijā, kas ar to nodarbojās ļoti daudz. Bet tas, ko gribētos vairāk, varbūt kādas rokas grāmatas vai piemērus, kā veikt kādu sarežģītu īpašumu vērtēšanu, jo bieži vērtētājiem ir varbūt kļūdas vai arī atšķirīgi viedokļi, tāpēc, ka nepietiek tādu semināru vai kaut kādu tādu izstrādātu labu piemēru, kā tika novērtēta, varbūt viesnīca, varbūt kāda koģenerācijas stacija, tādi nestandarta specializēti komerci īpašumi. Tas varētu līdzēt. Jā, protams, es te gribu arī parādīt, šis ir Eiropas vērtēšanas standarts, pats jaunākais, un asociācijā šis jautājums šobrīd ir aktuāls, un es domāju, ka iespējams, ka tuvākajā nākošā gadā visticamāk standarts tiks mainīts. Un vēl viena no lietām, kāpēc viņš tiks mainīts, tāpēc, ka vecais standarts ir balstīts uz starptautisko standartu bāzi, tad, kad mēs vēl nebijām Eiropas Savienībā. Līdz ar to jaunais standarts faktiski būs ļoti pietuvināts Eiropas vērtēšanas standartam. No pašas metodikas viedokļa tur būtiski nekas nemainās, ir tur vairāk vienkārši specifiskas prasības un punkti, kas var būt atšķirīgi.